Šodien mēs godinām vienu no izcilākajiem tautiešiem – Baumaņu Kārli, komponistu, literātu, mākslinieku un aktīvu sabiedrisko darbinieku. Viņš visu savu sabiedriskās darbošanās laiku ir cildinājis Tēvzemi un cēlis patriotisma garu. Limbažnieki allaž ir turējuši godā sava novadnieka piemiņu. Par to liecina Gustava Šķiltera veidotais Baumaņu Kārļa kapu piemineklis un Jura un Zigrīdes Rapas piemineklis Limbažu pēcpilsētā. Baumaņu Kārļa vārds ir ierakstīts Latvijas vēsturē ar zelta burtiem. Kaut vai viena paša darba dēļ, viņa lūgšanas dēļ. Un tieši šodien mēs atkal pa īstām apjaušam, ko nozīmē vārdi. Dievs svētī Latviju. Ne jau svētīta, nepiepildīta, bet cerīga Latvija. Varbūt pieticīga, varbūt naiva, bet sāpju, nopūtu un cilvēciska siltuma pilna. Ilgas pēc zemes, kuru Latviju dēli dzied, un Latviju meitas zied. Kāds liktenis, tāda himna. Un tādēļ mums, kā Baumaņu Kārlim, ir jābūt lepniem par savu Latviju. Apliecinot cieņu Baumaņu Kārlim, lai kopkora izpildījumā skan Jāņa Ķirša dziesma Tēvija.